Sveiciens visiem šajā brīnišķīgajā piekdienā ar palmām aiz loga. Jā, tas ir tas, kā tu pats sevi redzi, un tur tu ved sevi, kur tu vēlies būt. Tātad mani sauc Lotte Šaitere, esmu 4 bērnu mamma, jaudīgs cilvēks, kas bliež pa 2 uzņēmumiem, kāpēc pa 2 pilnlaika mamma, un, protams, arī šis brīnišķīgais ceļojuma klubs, kurš paspēja pavērt tev iespēju gan ceļot izdevīgāk, uz ceļojumu dažādākām platformām, dažādām iespējām īrēt mājas, un vēl visās krūtis štelas, kā es saku, un vēl bonusā tu vari padalīties ar to citam un arī nopelnīt naudiņu. Un par to es arī pastāstīšu arī tev šajā prezentācijā, kas tūlīt arī sekos. Tātad kompānijas vārds ir Travorium. Kompānija grib, lai mēs ceļojam vairāk, lai mēs ceļojam labāk un mēs ceļojam lētāk. Respektīvi, nepārmaksājam, lai mēs nepārmaksājam uz rezervācijām 100, 10, 20, 200, 500, 1000 un vairāk eiro, kurus mēs pēc tam varam ietaupīt un rezervēt jau citus ceļojumus, apēst brīnišķīgas vakariņas kopā ar savu ģimeni, aizbraukt uz LEGO centru un atļauties nopirkt to, ko tu varbūt neesi ieplānojis vai kādreiz nevarēji to atļauties. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi vēl labāku. Kompānijas vadītājs, dibinātājs ir Deivids Hārts, viņa brīnišķīgā sieva. Viņa uzņēmuma specializācija ir klientu piesaisti, jo šī ir platforma, kas tev ir kā Netflix, kas, piemēram, viņš neražo produktu, bet viņš tev dod iespēju izmantot šo produktu. Tāpēc arī Netflix. Netflix tev dod iespēju redzēt visas foršās filmas pa velti, izmantojot tikai viņu abonementu, piekļūstot šai sistēmai. Tāpat arī Travorams ir brīnišķīga platforma, kur tu vari dabūt visu par vislabākajām cenām, kas tev būs nepieciešams, lai tu varētu gan atpūsties, gan braukt darba braucienos, braukt uz konferencēm, braukt izklaidēties, braukt uz dažādām aktivitātēm un piepildītu dzīvi dzīvot kopā ar šo kompāniju. Kompānija dibināta 2013. gada martā Amerikā, otrā dekāda biznesā. Iespējas vairāk nekā 60 valstīs un 7 kontinentos, un, protams, kompānija ik pa laikam aug. Viņa pievieno jaunas valstis, jaunas apskates objektus, jaunas izklaides iespējas un vēl daudz ko foršu. Tu nenožēlos, ja tu pievienosies šai kompānijai, es tev varu garantēt. Vairāk miljonu peļņa un pēdējo 2 gadu laikā kompānija ir pastāvīgā izaugsmē. Viņi ir ieinteresēti, lai šie kluba biedri, kas ir kluba Travorium biedri, būtu apmierināti, lai viņiem būtu vislabākā apkalpošana, lai viņiem būtu vislabākie apartamenti, lai viņiem būtu vislabākais un tieši tur, kur viņiem tas ir nepieciešams. Kompānija ir atvērta jebkādām sarunām. Kompānija ir atvērta dažādiem piedāvājumiem, kas tev, kā kompānijas kluba partnerim, interesē. Ko tu vēl gribi redzēt, ko tu vēl gribi piedzīvot? Tas ir tas, ko kompānija saka, hei, mēs šeit esam, kas mums ir nepieciešams, mēs varam vēl vairāk, mēs varam vēl labāk, palīdzi mums saprast, ko vēl vajag. Tāpēc arī kompānijai ir tik daudz jaunu klientu, jo kompāniju novērtē cilvēki. Viņi, ja citi ir aizgājuši projām, viņi nāk atpakaļ, jo viņi saka, hei, mēs gribam būt šeit, jo te ir forši. Tātad, jā, tad kompānijas galvenais birojs ir Kalifornijā, tāpat arī ir Spānijā un Kazahstānā. Tātad pastīsimies, kas tad ir ceļojuma industrija un kāpēc. Tātad pēc Bloomberg datiem ceļojuma industrija turisms ir $10 triljonu vērts. Un tie ir prognozēts, ka līdz 2033. gadam tā sasniegs 15,5 triljonus dolāru. Tad, restīvi, arī finanšu ziņā viņa aug, jo cilvēki ceļo un cilvēki tērē naudu, lai ceļot. Un tā tas arī ir, un tas ir bijis jau no laika gala. Kādam tas var būt sapņu bizness, viņš var strādāt no mājām, viņš var strādāt zem palmas, viņš var strādāt kafejnīcā, viņš var braukt un strādāt viesnīcā no kuģa, jo, piemēram, es šonakt došos ļoti agri no rīta, došos uz kuģi, uz prāmu, un kas man liedz strādāt no turienes? Neviens, man nav jāsēž ofisā, man nav jāsēž obligāti jāīrē kaut kāds telps, nekas. Es varu braukt, darīt, stāstīt, runāt no jebkuras vietas līdz 4-7. Tas ir viegli izskaidrojams un aizraujoši, jo tev nekas nav jāpārdod, tev nav nekas
jāieberber vai jāiznes. Tas viss ir tev uz vietas šeit. Tu vari parādīt cilvēkam, jebkādā veidā. Tu vari pastāstīt, tu iedvesmo cilvēku, jo tu pats esi piedzīvojis. Tu pats esi excited, tu esi sajūsmināts. Tu esi ieraudzījis to, ka šitas ir tas, kas ir jāredz visiem. Šis ir tas, kas ir jāizmanto visiem. Kāpēc pārterēt, ja var ienekomēt? Kāpēc sēdēt nabadzībā, ja var nopelnīt? Cilvēkiem šobrīd ir ļoti daudz nabadzīgais domāšanas, ka ja es neesmu pelnījis, es nevaru, vai tam man kaut kas jāpārdod, vai man vispār sanāks, tev sanāks. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi sajūsmā par to produktu. Tu esi sajūsmā par to, ka tu vari ceļot, to, ka tu vari piedzīvot, to, ka tu vari sagaršot, to, ka tu vari saviem bērniem nopirkt, kas tev ir vajadzīgs, ka tu vari samaksāt par īri, ka tu vari aiziet uz kafejnīcu un nopirkt kafiju mierīgā gaisotnē, viņam algot, jo tev nav nekur jāskrien. To, ka tev nav jāņem zilā lapa, lai varētu sēdēt ar bērnu mājās, ja viņš ir apslims, tā ir brīvība. Un par to tu arī stāsti, jo tu esi sajūsmināts par to. Tas ir mājās veicams bizness ar lielu potenciālu. Es zinu, ka novembrī būs konference Francijā. Tu vari tikt uz 4 zvaigžņu viesnīcu, kur notiek šī konference. 3 dienas vienam cilvēkam izmaksā 300 eiro ar visām brokstīm, ar visu. Un plus vēl tev ir konference, kur tu vari redzēt ļoti daudz iedvesmojušus cilvēkus, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tu vari redzēt, tu vari piedzīvot, tu vari sagaršot, tu vari noticēt vēl vairāk sev un šai kompānijai. Un to, ka tu vari saredzēt šīs iespējas un izmantot visus pakalpojumus, platformas, ko kompānija Travorium piedāvā. Šīs ir viena no tām. Kurorti, viesnīcas, kruīzi, autonomas, izklaides parki, ekskursijas, aktivitātes, izklaides un vēl daudz ko citu. Un kādas tad ir Travorium priekšrocības? Pirmkārt, Travoriums, kā jau es sākumā teicu, viņš ir klubs. Tāpat kā sporta klubs, tāpat kā Netflix, viņš strādā uz abonementu sistēmas. Tikai šis ir kā ceļojuma abonements, ka tu maksā naudu priekš sava nākamā ceļojuma. Tātad tas nozīmē to, ka tu savu naudu nekrāj zeķē vai bankā, ko man arī uzdod jautājums, kāpēc es nevaru krāt bankā? Tāpēc, kad bankā, zinot sevi, es redzu, man ir nauda, es viņu iztērēju. Ja es maksāju mēneša maksu šeit, man ir obligāti jāizbrauc ceļojumā. Tāpēc, ka es par to esmu maksājis. Un tā es krāju savam nākamajam ceļojumam. Tad, restīvi, tā ir tāda kā garantija, ka es čista tiešām aizbraukšu uz šo ceļojumu. Tad, jā, kā jau te ir rakstīts, saņem kā minimums 2 atpūtas galamērķus gadā esot platīna statusā. 2 reizes gadā tev obligāti kaut kur jāaizbrauc. 2 reizes gadā tu redzi jau jaunas vietas. 2 reizes gadā jau tu vari sagaršot citu tautu garšas. Es pašai kaut kur braucu, man ļoti patīk ēst nacionālos ēdienus. Kāpēc? Lai mēs izprastu, kā ir tās, kādas garšas ir tieši tai tautībai, kā, mm, kā cilvēki tur dzīvo, kāda ir viņu skatījums uz dzīvi, un to visu tu vari redzēt tikai tad, kad tu ceļo. Jo tad, kad tu neceļo un tu sēdi savās mājās, tu sēdi savā kastītē, savā komforta zonā un domā, hei, man ir labi, tad tev tā arī būs. Bet tu nepiedzīvos to visu, ko tu skrolē Instagramā un skaties, jā, viņš bijis Turcijā, viņš ir bijis tur, viņš ir bijis, es arī gribētu, bet man nav tāds iespējas. Visiem ir iespējas. Visiem ir iespējas, atliek viņas tikai ieraudzīt un izmantot. Visiem ir iespējas, vai tu viņas saredzi? Šeit ir viena no tām, ka tu vari maksāt abonementu, pelnīt ceļojumu punktus un izmantot tos uzreiz savās rezervācijās, samazināt savas rezervācijas par vairākiem 60–80% lētāk nekā standartā. Tu vari rezervēt ceļojumus par ceļojuma aģenta cenām bez nekādiem uzcenojumiem, ietaupīt līdz pat 60% un saņem 3% naudas atmaksas lojalitātes punktu veidā, ko tu atkal vari iztērēt nākamajam. To vari iztērēt nākamajam savam ceļojumam. Kā mēs ar vīru smējamies, izīrē 10 mašīnas, ka 10 reizes īrē mašīnas, 11. reize jau pavelti.
Tu ceļo, tu rezervē viesnīcas, tu rezervē izklaides iespējas, un tu visu laiku krāji savus punktus. Un pēc tam tu pasties, tev ir pietiekami punkti, lai nākamajā reizē nerezervētu par naudu šo viesnīcas numuru savai ģimenei, bet izmanto lojalitātes punktus, ko tu esi saņēmis, kamēr tu esi bijis ceļojumos. Restīvi, tev kompānija vēl atgriež naudu. Tikai lojalitātes punktu veidā man šeit tik brīnišķīgi. Tāpat arī šeit ir iespēja veidot biznesu. Pastāstot citiem, kad par šo brīnišķīgo unikālo iespēju, tu vari veidot savus pasīvos ienākumus. Pastīsimies platformas, kādas tad piedāvā Travorium. Tad viena no tām ir turisma vietne, jeb travel sites, kas piedāvā un strādā tāpat līdzīgi kā Bookings. Tikai bez šiem turisma aģentu un vēl nezinu kam uzcenojumiem. Ja? Tātad mēs redzam tās cenas, ko redz aģenti. Piemēram, diviem pieaugušiem cilvēkiem 9 naktis Churchill Suns Monte Carlo Miami Beach viesnīcā. Mēs varam palikt pa $2326,90. Vai tā pati viesnīca 9 naktis, 2 pieaugušie, ekspēdijai pa $4063,84. Tu jau ietaupi vairāk kā $2100. 2000 tu ietaupi, un tu šos 2000 vari izmantot savam nākamajam ceļojumam. Kāpēc pārmaksāt, ja var ietaupīt? Vienam cilvēkam bookingā $277 par vienu nakti, diviem pieaugušiem cilvēkiem par vienu nakti. 277 vai ekspēdijai 293 vai Travorumā $15. Tad pasties to atšķirību. Vai tu par šo naudu nevarētu aiziet labāk vakariņas nopirkt vai samaksāt par lidojumu biļeti? Kāpēc? Kāpēc mēs maksājam kaut kam, kas nezina aiziet pa gaisu? Šeit vēl viens variants. Divi pieaugušie cilvēki 6 naktis. San Diego, United States, Fairmont Grandel Hotel, 5 zvaigznes, vienkārši ekskluzīvi. 1923,95 vai tas pats hotels, divi pieaugušie 6 naktis, 5000. 3000 mīlīši. Un kurš saka par to, ka viņš nevar ceļot, jo ir dārgi? Protams, ja es izmantoju ekspēdiju, jūs varētu teikt, jā, man ir dārgi ar 4 bērniem aizbraukt. Bet ja es izmantoju un ietaupu šeit, piemērs, 3000. Es 3000 varu pēc tam izmantot savus, nezinu, nākamajos 5, 10 ceļojumos. Kāpēc man viņu tērēt vienā braucienā? Nākamais - atpūtas ceļojuma platforma. Platforma, kura piedāvā īpašas luksu numuri, vēl kaut kas ļoti, ļoti krūts un interesants. Piemēram, Kanārijas salas Spānija. Man nav tālu, man ir pāri jūrai, jo es dzīvoju īrijā. Kādam citam, kurš dzīvo Latvijā, kurš dzīvo nezinu, Amerikā, viņam līdz Spānijai ir jākļūst. Bet, ja viņš var palikt studiju tipa numurā 7 naktis un 8 stundu veselu nedēļu dzīvo studiju tipa numurā par $7. Aļo, kur? Bookingā tev tāds iespējas nebūs. Mazumtirdzniecības cena 899, pēc punktu izmantošanas $7 plus nodoklis. Tā arī, ja tu esi tikko reģistrējies, tev nav tik daudz punkti sakrāti, tāpat tev tā cena būs mazāka nekā mazumtirdzniecības cena. Meksika, Cabo San Lucas, un tas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem, nevis vienam, diviem. 8 dienas, 7 naktis, viens guļamistabas numurs par $149. Orlando, 2, 8 dienas, 7 naktis, lūks numurs, 2 guļamistabu, mazrūcības cena 1149 vai Travorium 142, un kas vēl, ko es gribu pieminēt, arī, ja travel saitā, es tieši salīdzināju booking un vienus pastījos, bija numuriņš, kur bija lūks tāds kā ļoti, ļoti krūts numurs, maksāja, nepateikšu tagad cik, bet es pastījos bookingā, un man tādu numuru pat nepiedāvā, jo viņš vienkārši nav pieejams. Un es pastos tādu, kas vienkārši tāds kā standarta numuriņš, viņš maksā jau par 180 līdz pat €200 dārgāk nekā tas luks. Ja? Nu, tas ir par to, kāpēc mums jāpārmaksā. Pasaules tūris, un tas ir vienkārši bomba.
Pasaules tūres, tās ir tūres, kurās ir konkrētos datumos un konkrētas vietas. Šeit, piemēram, Venēcija, Itālija, 5 dienas ar iekļautām brokastīm. Nav jādomā par to, ko tu ēdīsi, vai tavu ģimeni. Un plus vēl tev ir ekskursija uz stikla fabriku. Tu varēsi pastīties, kā veido pudeles, vai kā veido kaut kādus ornamentus no stikla, vai jebko, ko viņi tur dara. Un mazumtirdzniecības cena šādam pasākumam plus viesnīca maksā 1110. Trevorījums bija par $360. Diviem pieaugušiem cilvēkiem. Dubaja, piedzvaigžņu viesnīca 6 dienas, brokastis katru dienu par $99. Montego, kur ir viss iekļauts, tas nošķiet, tev nekas par neko nav jādomā. Tev ir iekļauta ēdināšana, tev ir iekļauta iešana, dzīvošana. Es zinu, ka šitādos kūrortos tur visa kā, tur ir aktivitātes, tur ir baseini, tur ir bērniem visokas, tur ir klusās zonas, tur ir, nu, vienkārši. Un kā jau arī smējos, ka man draugi raksta, taisa savus podkāstus un saka to, ka nu kā mēs braucam uz All Inclusive, un tad mums prasa, ko mēs darām. Ēdam. Pēc 3 stundām, ko jūs darat? Ēdam. Kāpēc? Tāpēc, ka viss ir iekļauts. Mēs samaksājam par to. Jā, tad, piemēram, tad tu samaksā diviem pieaugušiem cilvēkiem $612. Tā standartā 1716. Te ir vēl viena brīnišķīga, piemēram, Lasvegasa par $19, Havajas par $499, Ņujorka $399. Un es tieši paskatījos, cik izmaksā no Dublinas aizbraukt līdz Amerikai. Un man plus mīnus sanāca vienā datumā, lai es aizbrauktu, man sanāca kaut kādi, nu, 500 eiro. Ja? Un ja man ir 500 eiro plus mīnus, varbūt vairāk, varbūt mazāk grībā no sezonas, un ja es varu šos 500 eiro tīri, lai es aizbrauktu, plus otru vīzu un tā tālāk, un es varu dabūt viesnīcu, piezvaigžņu viesnīcu ar iekļautām brokastīm uz gandrīz nedēļu par $400, kas ir apmēram 250, varbūt bišķi vairāk, mazāk eiro. Bet principā es varu, tu, ir mazāk par 1000 dzīvot Amerikā. Aizbraukt atpūsties. Kāpēc ne? Jā. Un, jo, nu, es, piemēram, ja es pastāstu arī, cik man sanāk aizbraukt līdz Latvijai, nu, man sanāk 2 cilvēkiem, jo šis ir diviem, ja? Tad sanāk, ka vienam ir vēl lētāk. Tad 2 cilvēkiem sanāk plus mīnus pie 1000, ja ne vairāk. Tīri uz Latviju aizbraukt un atpakaļ no Dublinas. Tā kā, nu, es zinu, ka man pat sanāk lētāk ar visu dzīvošanu. Tātad, ar ko te atšķirās Travarijums? Tātad, kas tad mūs padara atšķirīgs? Ar to, ka Travarijumam ir platforma. Un, un mēs par to stāstam citiem cilvēkiem. Mēs par to nākam pat taisno pie cilvēka. Tu uzzini par šo iespēju tikai un vienīgi caur šī komandas, šī kluba partneriem. Šiem kluba biedriem pas par to stāsta tāds kā mārketinga speciālists, reklāmists, esam mēs kluba partneri, jo mēs esam ieinteresēti, lai visi par šo uzzina. Lai visi ienekomē naudu, nevis viņi tērētu pa labi, pa kreisi samaksājot dažādām aģentūrām, kuras vienkārši, nu, tev, principā, uzpelnās uz to, ka tu nezini, cik patiesībā maksā tas piedāvājums, ja? Tad Travarijums vienkārši nāk pa taisno, šeit ir platforma, nāc skaties, re, kur ir šāda iespēja, izmanto, ja? Tad tā ir jūsu paša izvēle, vai jūs to gribat vai nē. Tātad abonents, kā reģistrēties un kā kļūt par šo brīnišķīgās kompānijas kluba biedru. Tad tev ir 3 membershipi, jeb abonementi. Sudrabs, Titāns, Platīns. Ar ko viņi atšķirās? Atšķirās ar to, ka sudrabā tev nav turisma punktu, maksā vienkārši mēnešu maksu un izmanto travel saitu, jeb ceļojumu vietni, kur ir labāks cenas nekā ceļojuma aģentūrām, viesnīcām, automašīnu nomai, kruīzēm, izklaidēm, ekskursijām, vēl daudz kam citam, kas bija pats pirmais, ko es arī rādīju, kur tu vari rezervēt dažādas viesnīcas, redzēt šo cenu, cik maksā šajā klubā, un cik, piemēram, maksā Bookingā vai Expedijā, ka tur bija par $15, un, piemēram, Bookingā bija par 233. Jā, nu tā ir tā atšķirība, ko tu vienkārši redzi, tu vari pārbaudīt, salīdzināt un saprast. Protams, Titāns Platīns, tur jau uzreiz tev ir turisma punktu mēnesī, tātad tā naudiņa, ko tu iemaksā, pārvēršas turisma punktos, tāds kā es minēju par šo krāšanu, naudas krāšanu, ja punktu krāšanu savam nākamajam ceļojumam, tad tas ir tikai no Titāna un Platīna.
Un tur tev arī ir piekļuva pasaules tūrēm un geravējiem. Atšķirība ir tāda, ka titānam 50%, nu, tādās līdz 50%, platīnam līdz 80%. Tāpēc cilvēki arī izvēlās platīnu, tāpēc, ka tas ir, iedod visu un par vislabāko cenu un visvairāk punktu mēnesī, un tu vari daudz vairāk un ātrāk samazināt šo ceļojumu izmaksas, jo tev punkts krājās ātrāk nekā, piemēram, Titānam. Tātad, kā tu reģistrēties? Reģistrēties ar to, ka tu pirmajā reizē, kad tu reģistrējies, samaksā šo augšējo cenu, un pēc tam katru mēnesi tu maksā šo te zilo apakšā. Ko tas nozīmē? To, ka tu šobrīd samaksā 269, tev kontā iebērs 270 punkti, un tā katru mēnesi tu maksā $135 mēnesī, un tev atkal 270 punktu mēnesī. 270 punktu mēnesī. Kas nav mazsvarīgi? Piemēram, ja tu kaut kā dzīvē sanāk, ka tev ir jāatceļ memberships, jeb atcelt abonementu, tad tu to vari izdarīt, tu to nomaksā. Nav nekāda sodi, nekādi, nezinu, nekādas lietas. Uh, Nu, zini, kā, tā, kad tu gribi kaut ko pārlikt vai nezinu, samazināt kaut kādu tarifu savam, piemēram, telefona kartei, tad pārsvarā pasaka, nē, jums tur ir līgums līdz tam un tam, jūs nevarat viņu lauzt, jūs viņu lauzīsiet, tad tas Trevoriem nekas tāds nav. Tātad, kā darīt to un būt gudram? Būt gudram un izdarīt tā, lai tu vari ceļot pa velti, un tev joprojām krājās turismu punkti, un tu vari vēl vairāk baudīt, piedzīvot un rādīt to arī citiem. Pastāst par to kādam citam un kļūst par Trevoriju partneri, kompānijas tādu kā vēstnesi, stāstītāju, kas rāda šīs iespējas arī kādam citam. Esi šis mākslinieks, ir cilvēks, kas pienes šo informāciju pat taisno pie cilvēka. Esi šis cilvēks, kas grib būt dāsns, esi šis cilvēks, kas ir plašu sirdi, kas grib palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt, ka tu vari ceļot, tu vari piedzīvot, tu vari sagaršot, tu vari tici sev, tu vari ieraudzīt, sagaršot, sajust, samīļot. Jā, tu vari būt tas cilvēks, notici, un tu vari, jo tu vari kļūt par Trevoriju partneri. Um, Pelnīt naudu, parādīt citiem, kā ietaupīt naudu ceļojumos. Man šeit tas ir brīnišķīgi, tāda kā misija, kā vīzija, ka tu vari nest šo iespēju kādam citam. Tad kā tad kļūt, kā kļūt par cilvēku, kurš ir neatkarīgs biznesa īpašnieks, kurš grib pastāstīt kādam citam? Tā ir ļoti maza investīcija. 99, $95 katru gadu. Mīlīši, šis ir vienkārši bombiski. Kāpēc? Ka, kad tu sāc kādu neatkarīgu biznesu, tev investīcija būs nenormāli liela. Ja? Man vīrs ir telpu tīrītājs, šobrīd viņš ir īrijā sācis logu mazgāšanu, tekņu tīrīšanu, jumtu fasāžu un tā tālāk. Būtu interesanti ar viņu parunāt, ja jums tas interesē, bet uh, viņam investīcijas ir vairāku tūkstošu eiro vērtībā. Šeit tu samaksā 99, $95, kas ir vidēji 70 eiro, viņš plus mīnus. Katru gadu. Un tev ir iedots pilnīgi viss. Tev nav jāierē telpas, tev nav nekāda mājaslapa jātaisa pašam, tev tas viss tiek iedots. Tev ir mājaslapa, vadības panela, mārketinga, video, dažādas apmācības, zūmi. Tev pat ir cilvēki, kas tavā vietā taisa zūmus, un tev pašam tas nav jādara. Tev ir gatavas biznesa atslēgas rokās, un nav nekāda nepieciešama, nekāda baigākie citi ieguldījumi. Un tev ir nodokļu priekšrocības. Tu vari aizbraukt uz mācībām un nolikt to uz savu biznesa rēķina. Tu maksā mēnešu maksu, un tu to vari nolikt uz biznesa rēķina. Tu brauc, piemēram, es tādu šobrīd daru. Tu brauc atvaļinājumā, bet pie reizes arī mācībās. Tu vari nolikt uz biznesa rēķina. Tas ir biznesa brauciens. Ja? Jābūt gudram. Tev ir jābūt gudram, kā tu veido savu biznesu. Bet tajā pašā laikā tu ieguldies, tu parādi, un tā tu vari atrast veidu, kā pats ceļot pa velti un nemaksāt personīgi šo mēnešu maksu no savas kabatas, bet tev kompānija par to pasaka paldies. Reģistrē 3 tādus pašus abonementa membershipus, kāds esi tu. Ja tu esi platīns, ja tu reģistrē 3 platīnus zem sevis, tu kļūsi par platīnu direktoru, tev kompānija katru mēnesi izmaksā $135, un viņa turpina tev to maksāt, līdz kamēr tu sasniedz jau nākamos cēlienus. Mēs tikko arī apsveicām meitenes ar 1-stāru direktoru. Man ir vēl cilvēki, 2-stāru direktors, 5 zvaigžņu
Un trīs zvaigžņu ambasadori, par ko es arī stāstījuši tālāk, cilvēki, kas vienkārši neliek šo visu zem pūra. Viņi par šo stāsta. Un tā kompānija šiem cilvēkiem, kas ceļo paši, kuri grib parādīt šīs iespējas arī citiem, pasaka viņiem paldies. Viņi samaksā viņiem naudu, 10, 25, 70, 145, 800 un tā tālāk katru dienu. Un tie ir šie pasīvi ienākumi. Ienākumi, kas tev nemainās. Vai tu esi apslimis, vai tu esi savā atvaļinājumā, vai tu esi mācībās, vai tu esi, nezinu, aizbraucis kosmosā pasēdēt, vienalga. Viņi tev ir, un viņi tev nemainās, kamēr cilvēki izmanto šīs privilēģijas ceļot izdevīgāk. Tātad, paskaties, tev ir vajadzīgi tikai 3 personīgie partneri, un tu saņem $135. Tev vairs nav jāmaksā mēneša maksa no savas kabatas. Gadā tu vari nopelnīt 1620, ko tu būtu samaksājis mēneša maksās. Tu to netērē vairāk, bet tev krājās punkti taviem ceļojumiem. Tad, restīvi, tu vari ceļot vienkārši pa velti. Tev ir viens zvaigžņu direktors, mēs tikko arī apsveicām, 4 personālie partneri, parādīt šis pats, kā ienekomēt, kā nemaksāt, kā izlīkoties gudri. Un viņi jau saņem $10 dienā. Viņi var pamosties no rīta, ieraudzīt, hei, man ir ienākusi naudiņa, es varu aiziet ar bērnu uz atrakciju parku, es varu aiziet nopirkt savu kafiju, es varu aiziet nopirkt savu mīļāko kleitu. Jā, es varu aiziet nopirkt savu smokingu, savus gučī apavus, vēl kaut ko. Un tā, tikai un vienīgi sāredzot šīs iespējas, pastāstot par šo iespēju vairāk, mēs kļūstam par vēstniekiem, cilvēkiem, kas vēl un vēl vairāk stāsta cilvēkiem šīs iespējas. Viņi saņem $140 katru dienu, un tā ir tikai kā pateicība par to, ka tu esi parādījis un neturēsi šo visu zem pūra. Viņiem ir gada atvaļinājumi, globālie bonusa fondi, vēstnieka akcija, dāvana no Luisa Voitena, dažādi krūti pulksteņi, arī, ko 3 zvaigžņu vēstnieks dabūna, kur sieviešu, vīriešu, ja. Viņiem ir dažādas apmācības vispār, viņi tur domas ir. Tev vienkārši tas ir jāsagaršo, tev tas ir jādara, tev tas ir jāpiedzīvo, ja tev liekas, bet kā, nu viņa var, es tā nevaru, tu vari. Mēs katrs varam, mēs esam katrs unikāls un īpašs. Ar ko mēs atšķiramies? Ar to, ka mēs esam katrs unikāls un īpašs, ar katru savu mirksta nospiedumu, kas mums katram ir individuāls. Nav kopija. Tev ir savi talanti, man ir savi talanti, šiem cilvēkiem ir savi talanti. Nevienam šis nav nācis, kā zini, neaug nauda kokos. Ja? Bet cilvēki ir padalījušies, cilvēki ir parādījušies iespējas kādam citam, un ar to arī var redzēt šīs ienākums. Jo, kā jau arī arī tā, lai būtu šis teikums par to naudu, par to, ka, ja tu neatradīsi veidu, kā nopelnīt naudu, kamēr tu guli, tad tu strādāsi visu savu mūžu. Un tā arī ir. Ja tu paskaties cilvēku, kur ir padalījušies, cilvēku, kur ir parādījuši šo iespēju kādam citam, un palīdzēšu arī tiem cilvēkiem izdarīt to pašu, un tie cilvēki ir parādījuši izdarīt to pašu, un tā aug tava komanda. Komanda aug tā, tu audzē savu komandu, kas spēj vēl vairāk partneriem parādīt šīs iespējas, ka tu vari gan ceļot izdevīgāk, gan arī to, ka tev vairs nav jāmaksā mēnešu maksu, tu principā tu ceļo pa velti. Tu ceļo pa velti un parādi šīs iespējas arī kādam citam. Un varbūt šobrīd klausās nereāli. Jā, varbūt tev tā šķiet, bet cilvēki ir tie, kas tiešām to izmanto, ka viņi vienkārši ceļo pa velti, un to var izdarīt. Un varbūt tas šobrīd izklausās vienkārši um, ļoti nereāli vai kā savādāk pasties. Cilvēki šo nerealitāti vai nav īstais laiks. Kad būs mīļai īstais laiks? Īstais laiks bija vakar, šodien, tagad. Tas ir īstais laiks, kad tu pieņem savu lēmumu. Es gribu, es daru, un es eju. Lai vai kas, es eju un daru. Un ka es to daru mīlestībā pret sevi, pret savu ģimeni, pret saviem mīļajiem, pret saviem līdzcilvēkiem, kad es iedegšos par to, ko es daru, kad es izmantošu visu savu gudrību, izmantošu visu savas kapacitātes, es augšu kā personība, es augšu kā cilvēks, līderis, kas nebūs kopija, bet pie manis nāks cilvēki tieši tādi,
kāda esmu es, un viņiem patiks, kāda es esmu, un tas ir tas, ko tu gribi sajaukt. Nevis kopija, bet unikalitāte. Izmanto šo iespēju, ka tu vari ceļot, ka tu vari parādīt šīs iespējas arī kādam citam, un, protams, tikties kopā ar vēl jaudīgiem cilvēkiem, no kuriem tu vari mācīties. Parādīt šīs iespējas, kā redzēt, kā šī kompānija izmaina cilvēku dzīves, kā šī kompānija pacēla cilvēkus no tiešām no bedrēm. Šī kompānija, kas palīdz cilvēkiem samaksāt par saviem komunāliem, šī kompānija, kas palīdz cilvēkiem pensijas gados baudīt dzīvi, gan ceļojot, gan baudīt dzīvi finansiāli, jo viņi var atļauties. Šis ir tas, kas tev ir jāsatver. Šī, šī nozīmīga, kā tu vari padarīt savu dzīvi vēl labāku nekā tā ir līdz šim, šobrīd. Un tavs uzdevums šobrīd ir sazināties ar personu, kas tevi uzaicināja, vai atsūtīt šo linku, vai arī kuram ir šis video. Bet, piemēram, var uzrakstīt man, bet pirmkārt, sazinies ar personu, kas tevi uzaicināja. Jo tā ir tā persona, kas ir gaisma tavā ceļā, kas ir sūtīta tieši šajā brīdī, lai parādītu tev šo iespēju, ka tu vari, kad mēs tev ticam. Un pajautā viņam, es gribu vēl pārliecināties, es gribu vēl paskatīties, man ir jautājumi, un šis cilvēks būs priecīgs to dzirdot. Viņš būs priecīgs arī, ja tu pateiksi, nē, man šobrīd nav aktuāli. Bet jā, es padomāšu, paldies par šo iespēju, ko tu parādīji. Un kļūst par uzņēmumu partneri, lai kompānija tev var arī legāli pateikt paldies, jo tu neesi uzņēmuma partners, un tev legāli nevar samaksāt naudu. Ja? Tāpat tās atceries, mēs tevi vadīsim soli pa solim, iemācīsim visas stratēģijas, kas tev ir nepieciešamas taviem panākumiem, un atceries, tu nekad, nekad neesi viens. Tu vienmēr esi ar cilvēkiem, kas tevi pacels, kas tevi iedvesmos, kas tev palīdzēs un, ja vajadzēs, arī pastums. Esi ar tiem, un es tas cilvēks, kam tu vēlies līdzināties, kam tu vēlies redzēt un ceļot. Un mīlīši, tā kā jā, paldies katram par šo, kas bija. Paldies un satveriet šo iespēju. Satveriet, sadzirdiet, piepildiet, un jums viss izdosies. Reģistrējieties, pajautājiet, kā reģistrēties, vai arī jums ir kādi jautājumi.